kā jau solīju pie manas studijā šodien ciemiņi, teicu, ka būs DJs Aiva, bet izrādās ir DJs Aiva un ko. Man ir vesels bars manā dzīvoklī, tikko izremontētajā. Kā jūs puiši atbraucāt? Un varbūt Aiva iepazīstini, ko tais paņēmis līdzi? Jā, mums bija tāds foršs ceļš un forša kompānija, un tad mēs visi esam DJ īstenībā. Un arī gandrīz visi esam producenti mūzikas. Tad šis ir DJs Rūd, jeb Rudolfs, DJs Trū, jeb Pēters, un DJs Grīns, jeb Jevgeņijs. Kolosāli, pie manis šodien un es esmu DJs Aiva. Jeb Aivars. 4 DJ, lieliski. Albums, jūs neesat nākuši ar tukšām rokām, un, kā paši teicāt, šis ir kaut kas pavisam jauns, varbūt vairāk par... Jā, tas ir pilnīgs svaigums, un principā pāris dienas apakaļ ir tikai ieraudzījis dienas gaismu. Šis ir pirmais mūsu Ritma institūta izdotais mūsu studentu pasniedzēju un arī viesu digitāli producētu skaņdarbu apkopojums, kurā ir dažādi mūzikas žanri ietverti kā hip-hops, tehno, house un jungles. Tas ir tas, ko jūs radījāt mācību procesā, jā? Jā, varētu arī tā teikt. Ok, tikko bija pasākums, jums bija tātad Ritma institūta izlaidums, varbūt pastāstīt, kā te tur gāja. Jā, es varbūt došu vārdu arī kādam citam. Jā, nu droši. DJs Grīns var pastāstīt, viņš šajā pasākumā ļoti arī lielu dalību ņēma. Jā, man nācās daudz runāt, godīgi sakot, izlaidumā, tāpēc, ka es biju viens no pasniedzējiem, kuru veselas divas grupas ir absolvējušas, tāpēc, bija ko pateikt, un es arī biju viens no tiem cilvēkiem, kas palīdzēja Aivaram to visu organizēt. Biju gan kā DJs, gan kā organizators, mēģināju kaut ko sarunāt ar sponsoriem, kas varbūt netik labi sanāca, bet, centāmies, darījām, ko varējām. Bet, visā visumā bija labi, godīgi sakot, bija jautri, cilvēkiem patika, un bija daudz fotogrāfijas, bija filmēšanas, bija dejošana, bija bārs, protams, kur visi varēja pasēdēt, padzert, kaut ko parunāties. Beidzot Ritma institūtu. Katrs saņem diplomu, ja? Jā. Cik gadi ir jāmācās un šis diploms... Pamata programma ir tā kā pusgadu, un tad jūs iegūstat certifikātu, kas ir akreditēts arī Latvijā. Tas mums, liekas, tā ir vienīgā skola, ja? Mēs esam, kas ir akreditēti. Jā, izglītības ministrijā, un jūs saņemat lielu diplomu ar mūsu parakstiem, un tad jūs esat oficiāli DJ, varat iet un mēģināt stāties darbā kaut kur klubos. Jūs arī palīdzat jauniešiem pēc tam pavīdēt viņus tālāk dzīvē? Mums ir... Piedāvājat paspēlēt? Jā, mums ir tā kā paredzēta arī prakse mācību laikā. Tas ir kaut kādus 2-3 mēnešus, kad viņi nomācās. Tad mēs viņus laižam kaut kādās pasākumos spēlēt un klubos. Varbūt, ja priekšniekiem patīk, tad viņi arī tiek strādāt pēc tam vēlāk. Par Ritma institūtu, cik ilgi tas pastāv un kā vispār tas viss aizsākās? Lai priekšnieks pastāst. Atkal es tiku pie runāšanas. Ritma institūts sākās jau sen, šobrīd principā jau ir 3 gadi, tas bija 2005. Kad radās viss šī ideja, un ideja radās jau agrāk, bet principā pats skola tika atvērta 2005. Un pirmās grupas mums bija tāda grupa arī kā MC, kas ir reperi, šobrīd tās grupas vairs nav, jo mums tā kā... Latvijā nevienu bērnu visi māk jau... Jā, visi jau māk, visiem mācību. Tad mums, protams, ir vispopulārākā no mācību programmām ir DJings, kas sadalās vēl 2 atsevišķās grupās, tas ir CD un vinyl DJings. Mācam arī dziedāt, ja vokāla studijas ir... Kas pasniedz vokālu? Vokāla pasniedz mums Maija Vidovska, kas mācījusies džezu, ir šeit Lietuvā. Un tad ir arī mums vēl radio DJings ar Tomu Grēviņu. Kad ir jaunā uzņemšana? Kad jaunieši var pieteikties un kur var pieteikties? Pieteikties var ritmainstitūts.lv mājaslapā, un tagad uzņemamies grupas uz vasaru. Un savukārt rudenī sāksies šīs te garās 6 mēnešu grupas, kas sāksies septembrī sākumā. Es esmu pasniedzējis 2 programmās, tas ir gan CD DJings, gan vinyl DJings. Diezgan ilgi, esmu laikam pusmūžu no Ritma institūta, esmu kopā ar to. Esmu izskolojis 2 grupas jau CD un vinila programmās, un šobrīd man arī ir 2 grupas, gan CD, gan vinila. Par ko ir lielāka interese, par vinilu vai CD? Par CD.
Aha, Protams, tā jo, vienkāršāk nu, tāpēc, kad lētāk un arī vinils, nu, būsim atklāti izmirstoša suga. Kā tev izveidojas tādas draudzīgas attiecības ar taviem audzēkņiem? Nu, tu tikai jūties kā skolotājs, vai tu ar viņiem atkal ej, nu, varbūt, es nezinu, kopā, bet uz ballītēm. Jā, protams, es jau viņus tieši vairāk un mazāk esmu tagad iebīdījis tanī visā DJ jomā, jo arī, ko es mēģinu iemācīt saviem audzēkņiem, ir ne tikai iemācīt samiksēt kaut ko, bet arī domāt kā DJ, vienkārši to filozofiju. Un no pirmajām grupām es pat ar saviem labākajiem skolniekiem izveidoju savu DJ apvienību Spinhausnet. Mēs tagad nedaudz tā kā darbojamies Latvijas mērogā. Esam jau pāris pasākums organizējuši, gan klubā Essential, gan vēl šur tur. Tā kā tam visam ir jēga. Nākt uz ritmu institūtu. Jā, viss notiek. Bet līdz ar to aizstāja jaunas tehnoloģijas, kā piemēram Serato vai Funnel Scratch. Tie, kas zina, tie zina, kas tas ir. Kas tas ir? Pastāst man arī. Tā ir plaša imitācija būtībā, kur tu pieslēdz datoru klāt savai DJ aparatūrai un ar tādu plati, kurā nav skaņas, bet ir tāds tā kā digitāls kontrolieris, tu kontrolē mūziku, kas ir uz tavu datora. Attiecīgi arī to mēs mācam pie mums Ritma institūtā. Un esat nākuši tukšām rokām, balvas ir ļoti daudz un dikti. Es varbūt tur jā? Ļoti gribās pastīties, kas tur iekšā. Vai... Jā, blakus parāds. Oi, cik skaisti, jā, tev netīrāks. Tas ļoti uztraucās brauc ar šuvu, kad galīgi. Sapacējās. Tātad šādi lieliski krekliņi ir, un tad ir, protams, jaunais albums, un tad ir Aiva. Jā, un tas ir mans mixtapes, kur es radīju pirms kādu laiciņu atpakaļ, un saucās viņš Converse Your Life. Tad to visu mēs varētu izspēlēt, bet mums vajag jautājumus, un jums noteikti ir sagatavoti ļoti āķīgi jautājumi. Mēs jautāsim 1 vai 3. Tad... Es domāju, mēs dosim 3 cilvēkiem balstu, tad arī 3 jautājumi varētu būt. Aha, labi. Tātad sāksim ar pirmo jautājumu, numur 1. Jā, kurš no mums klātesošajiem nav iekļauts Ritma institūta izlasē Ritma institūta Jam? Kurš ir tas? Es vēlreiz varu dot atbildes variantus. Tad DJs Aiva, DJs True, DJ Rud vai DJ Green? Labi, nākamais jautājums. Nākamā varbūt kāds cits. Es nezinu, mēs runājam, kur izlaidums notika. Jā. Bet mēs nerunājam. Kurā vietā? Un tas ir jautājums numur 2. Kurā vietā piekdien notika Ritma institūta izlaidums? Un varianti arī. Tad klubā Pulsē, klubā Essential, klubā Pulkdim neviens nerakst vai Sunset bārā. Labi, un trešais jautājums. Labi, arī pārbaudīšu uzmanību, kā jūs klausaties, ko mēs te stāstam. Tad, cik ilgi tad notiek nodarbības Ritma institūtā? Un varianti ir pusgadu, 7 mēnešus vai gadu? Atbildes, kā jau Alaži, iesūtiet www.tvlv sadaļā Supermerkado. Paldies viesiem! Sākam visiem tā. Čau!